Ja tu esi trēders vai investors, šis gads varētu pavisam droši būt viens no visdīvainākajiem pēdējo gadu vēsturē, tāpēc, ka mums ir bijuši tik daudz pretrunīgu notikumu, tik daudz pretrunīga rīcība, un finanšu tirgi daudziem liktos pilnīgi haotiski un nesaprotami. Kā tad tas var būt, kad ir politiskās nestabilitātes kari, tirzniecības kari, noteikti viss iespējamais, un finanšu tirgi izstāsta dzīvo pavisam citu dzīvi, pilnībā atraut no realitātes. Viens piemērs. Dažas dienas iepriekš Donalds Trumps kārtējo reizi paziņoja par 100% tarifu ieviešanu Ķīnas precēm, bet pusstundu pirms tam notika interesantais. Kripto tirgos tika atvērti milzīgi orderi ar mērķi likt uz cenu kritumu, un tas, kas to izdarīja, nopelnīja milzu naudu, jo faktiski pāris stundu laikā visi tirgi nokritās vai nu par 10 līdz 15% vai par 20% atkarībā no tā, cik liels vai mazs tirgus tas bija. Šādas manipulācijas nevarētu notikt akciju tirgos vai obligāciju tirgos, bet neregulētos kripto tirgos tas var notikt visu laiku. Un labi, šeit nav jautājums par to, cik tas tirgus labs vai godīgs. Šeit jautājums ir par to, kad notiek daudzas neparedzamas un nesaprotamas lietas. Bet jautājums ir tas, vai šis viss ir kaut kāds jaunas krīzes sākums, vai tas ir vienkārši notikums, ko mēs varam ignorēt. Lai es to atbildētu, pastīsimies uz šo gadu mazliet plašāk, uz to, kā viņš ir attīstījies, sākot ar gada sākumu līdz šodienai, jau plašākā vairāku finanšu tirgu kopējā kontekstā. Tātad sākam. Mums ir S&P 500, kas ir faktiski indeks, kurā mēs redzam ASV lielākos uzņēmumus, un mēs redzam to, kur mēs esam 2025. gada sākumā. Mēs esam aptuveni šeit pie aptuveni 6080, un mēs redzam to, ka, jā, protams, februāra beigās līdz aprīļa vidum sākās runas par jaunu pasaules tarifu karu un kaut kādu protekcionismu Amerikā un citās valstīs, un kas nozīmē tādu veselīgu akciju kritumu. Bet šis viss tika notušēts, līderi vienojās par to, ka tas tā nebūs primāri Kanāda, Amerika un Eiropa, un akciju tirgus faktiski jau pat ir apmēram 10% plusā, sākot ar gada sākumu. Tas, protams, ir atkarīgs no to, kā mēs to salīdzinām, vai mēs to salīdzinām ar S&P 500, Nasdaq vai Dow Jones vai citu indeksu, bet kopumā mēs esam 10% plusā. Un līdz pat pagājušai nedēļai mēs bijām vēsturiski augstākajos līmeņos, un tikai faktiski pēdējās dienas akciju tirgi sāk uzrādīt tādu veselīgāku kritumu. Vai tas pāries krīzē? Par to šis video nav, bet fakts kā tāds, kad mēs īstenībā bijām pavisam labos rādītājos. Pastīsimies uz ASV obligācijām. Ko rāda ASV obligācijas? To, ka viņas ir fenomenāli stabilas. Esot 3,6% mēnesi pirms Trumps tika ievēlēts, uzkāpjot līdz 4,8% 2025. gada janvāra beigās. Bet tā mēs esam aptuveni vidēji 4,2%, svārstoties līdz 4,5%, nokrītot līdz 4%. Tas ir ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums, jeb procenti, kas viņiem jāmaksā katru gadu par parādu apkalpošanu. Lai gan es teikšu godīgi, ņemot vērā ASV budžeta deficītu un parādu par IKP, šis ir ļoti, ļoti dārgi, jo viņiem nebūs ilgtermiņā iespēja to samaksāt, ja vien viņi neizmantos kādus drastiskus soļus vai arī vienkārši mākslīgi neradīs inflāciju. Bet tas ir cits stāsts. Bet katrā ziņā pretēji akcijām, kas uzrādīja fenomenālu kāpumu par spīti visam, par spīti kritumam sākumā un tam, ko iepriekšējos 2 gadus kāpa, ja mēs redzam, obligācijas pat ir stabilas kopš 2022. gada. Tur, kur viņas bija 22. gada oktobrī, tur viņas ir šodien, ap 4%. Ejam tālāk. Šeit mēs varam pastīties kriptovalūtas. Šeit atvērīja tīrījumu, un šeit mēs redzam to labo piemēru, kad mēs bijām šeit. Šis bija piekdiena no 4380 līdz 3500 fenomenāls kritums, un citās kriptovalūtās tas pat ir lielāks. Bet kontekstā mēs esam pāris dienas iepriekš tuvu vēsturiski maksimālajiem līmenim. Ja mēs pastamies uz 2022. līdz šodienai, mēs tāpat esam ļoti labos līmeņos, jo pastieties, etīrījums tāpat ir tuvu vēsturiski maksimumu līmenim, un Bitcoinam būtu ļoti līdzīgs grafiks, ja viņi tā attēlot. Un pat, ja tas kritums būtu, mēs tagad būtu zemākajā krituma līmenī piekdien, mēs tāpat esam augstos līmeņos, ja mēs salīdzinām etīrījumu, vēsturiskos ienesīgumus un citas kriptovalūtas. Tāpēc, ja jūs kriptovalūtās zaudējuši naudu, ja kaut kas nokrit 10% no maksimālā ienesīguma, visdrīzākais problēma ir jūsos, nevis kriptovalūtās, tāpēc, ka visdrīzākais, ka jums vajadzēja uztaisīt vēsturiski lielāku kapitālu, nevis pazaudēt naudu. Tad, kā šis video nav par to, šis ir tikai par to, ka arī kriptovalūtās, jā, ir bijis milzīgs svārstīgums 25. gadā, ka mēs esam
pie apmēram 4,000 gadu sākumā nokritām līdz 1,500, uzkāpām līdz nepilniem 5,000, bet esam sākuma izējas punktā. Milzīgi svārstīgumi, bet tur arī esam. Šis gan bija perfekts laiks, lai tie, kas trēdot, labi nopelnītu. Investoriem, protams, tāds viegls stress, bet tik un tā kontekstam tas nav slikts rādītājs. Tagad mēs apstīsimies zeltu. 2025. gada sākumā zelts atradās, zelts atradās aptuveni tā, kur mēs esam, aptuveni pie 2650. Tagad mēs esam pie 4000. Give or take nepilni 30% kāpums. Fenomenāli. Kāpēc fenomenāli? Tāpēc, ka pirmkārt tas tāpat ir daudz, otrkārt pastamies 2022. gadu, mēs esam pie 1625. gadu, pēc 3 gadiem 4000. Atcerieties, tas ir zelts, tā nav nekāda izaugsmas akcija, tas reāli ir zelts, un viņš kāpj par spīti visam. Te, protams, jāsaņem vērā fakts, ka centrālās bankas sistemātiski uzpērk zeltu, acīm redzot, viņiem labs iemesls. Un tam, kad visi notikumi, kas notiek tagad, zeltu vairāk vai mazāk tos interpretē pats sev par labu. Tarifu kari gada sākumā zelts kāpja. ASV valdības shutdowns, zelts to ignorē, centrāla banka izaugsme vai kaut kāda centrāla banka politikas izmaiņas, noprecizēsim to labāk, nekāda starpība. Tarifu jauni Ķīnai, nekāda starpība. Zelta turpina kāpt. Tāpēc, ko tu vari secināt, ja mēs apstamies visus šos 4 galvenos finanšu tirgus? Fundamentāli notikumi visur ir vieni. Centrālās bankas gada sākumā samazināja monetāro politiku, un tagad ir neskaidrības par to, vai Amerika turpinās samazināt procentu likmes vai nesamazinās procentu likmes. ASV valdībā ir shutdowns kopš aizpagājušās nedēļas. Kā mēs redzam, ne obligācija tirgi, ne akciju tirgi, ne vēl jau mazāk zelts, uz to vispār nekādi nereaģēja, un obligācija tirgus stāvēja uz vietas. Atkal jauns paziņojums par tarifu kariem. Visdrīzākais, ka kāds pie Trumpa administrācijas, kas zināja to paziņojumu, izmanto to, lai tā nopelnītu, tāpēc, ka viņš formāli nepakrista zem ASV regulācijas, lai to varētu darīt. Nekas vairāk, bet būtībā kriptovalūtām tas ir liels svārstīgums, bet es neteiktu, ka tas ir labi vai slikti. Viņš īsti vairāk neizsaka neko. Akcijām. Akcijām teorētiski tas kaut ko izsaka, kā mēs redzējām gada sākumā, bet tajā pat laikā lielā bildē skatoties, tehnoloģiskā revolūcija ir pirmais un galvenais, kas tagad ietekmē akciju cenas. Jo lielākie pasaules uzņēmumi reprezentē lielāko daļu akciju indeksu, un šie lielie pasaules uzņēmumi lielākie ieguvēji no tehnoloģiskās AI revolūcijas. Tāpēc tas būs primārais un galvenais, kas viņiem dos peļņu. Ja, protams, tur, sāktos pilnīgs tirdzniecības embargo starp Ķīnu un Ameriku. Protams, tas to ietekmētu, bet pat ar lielākiem vai dārgākiem, lielākiem vai mazākiem tarifiem, tas tāpat viņiem dos lielu peļņu, es uzskatu to tā. Un tas tāpat nodrošinās izaugsmi. Un te ir man stāsta morāli. Notikumi visiem bija vieni. Government shutdowns, ko īstenībā kam vairs neviens nepievērš uzmanību. Izmaiņas centrāla banka politikā, tarifu kari, tāpat vēl joprojām ir to austrumu kari, tāpat ir Krievijas pilnmēroga iebrukums Ukrainā. Un katrs lielais tirgus uz to skatās savādāk. Zelts kāpja neskatoties ne uz ko, jums jāpriecājas tiem, kas tur zeltu. Kriptovalūtas turpina būt svārstīgas, bet nekāda krīze nav sākusies. Akcijas primāri un galvenokārt zēna uzņēmumu peļņa, nevis makroekonomiskie procesi. Un obligācijām visdrīzākais, tas ir runa par ASV valdības obligācijām, viņām ir kaut kāds visdrīzākais, teiksim tā, pārfrāzēšanās režīms, jo kādreiz tas bija uzskatīts par superdrošu aktīvu, kur iet tikai tad, ja ir krīze un viss tad ir kārtīgi, kad viss ir slikti, ejam obligācijās. Šobrīd izskatās, ka viņas meklē savu vietu, jo ASV lielais parāda deficīts un viss tas tomēr sāk pamazām dot tam ietekmi. Bet arī šis video nav par to, šis video ir par to, kad jums primāri ir jāsaprot, kur jūs ieguldat un uz to jāfokusējās pareizi. Jo ideālā gadījumā jums ir vai nu vienalga, kas notiek, vai arī jūs skatāties uz konkrētiem notikumiem un mēģināt to nopelnīt, nevis plēšēt matus ārā par to, ka kāds kaut ko ir paziņojis un pēc tam kaut kas ir nokritis un jūs no tā esat zaudējuši naudu. Tā nav laba pieeja ne investoram, ne traderim, ne jebkura veida cita finanšu tirgus spēlētājiem. Tāpēc saprotiet, kur jūs ieguldāt un kāds ir tas pamatiemesls, kas virza konkrētu aktīvu.